Sveiki! Šodien stāstījums par malām, malas mežsaimniecībā, un stāstījums būs uz vienas kopšanas cirtas piemēra. Ir jāsaprot, ka mala ir pēc definīcijas pārejas zonas starp divām ekosistēmām. Un kāpēc tā ir tāda svarīga? Man kā meža apsaimniekotājam tas mērķis ir nodrošināt mežaudzes stabilitāti. Ja malas zuduma gadījumā stabilitāti parasti pārņem vējš, un tā rezultātā mežaudzē izgāž kokus, vai tos kokus izšūpojot, viņiem sarauj saknes, un tā rezultātā viņi var nokrist kaut kad vēlāk, nolūst. Samazinās arī augšanas spēju, jo viņam ir sakņu sistēmas jāatjauno, tā audze it kā apstājās pieaugumā, un tāpatās tiem novājinātiem kokiem arī vieglāk piemetās kaut kādas slimības un kaitēkļi. Tipiskais piemērs ir egļu 8-zobu izgrauzes, kuram noteikti kārums būs tās vēja izšūpotās egles. Ja tas vējš skraida pa cirsmu, tāpatās arī tur tiek izjaukts mikroklimats. Tas negatīvi ietekmē gan esošo koku augšanu, kuri pieraduši pie kaut kādiem konkrētiem apstākļiem, sevišķi skuju kokiem, kuriem tās skujas saglabājās vairākus gadus. Un tas negatīvi ietekmē arī koku atjaunošanos, jo dabiski jaunie kociņi parasti aug pēnā un relatīvi augstā gaisa mitrumā. Ja mēs uz to malu skatāmies no mežsaimnieciskā viedokļa, tad malā parasti ir šķībi, zaraini koki, kurus ir dārgi nozāģēti, un tur pamatā sanāk malks un šķeldas sortiments. Ja tā mala ir vēl pie viena robeža starp lauku, grāvi vai abiem kopā, tad tur ir iespējams divi īpašumi, un tas vēl padārzina koku zāģēšanu, ka tu vari zāģēt tikai savus kokus un nevar aizgāzt kādu lauku vai grāvi. Ja mēs skatāmies uz to malu no dabas daudzveidības viedokļa, tad malas parasti ir, varētu teikt, dzīvības oāzes, kur dzīvo viss tas, kas barojās vai nu uz lauka, vai nu kādā citā ekosistēmā un mežā. Un malas kalpo kā zaļie koridori sugu migrācijai no vienas dzīvotnes uz otru. Šādi izskatās cirsma no augšas. Attēla augšējā daļā ir redzams ceļš un laukmala. Apakšējā malā ir strauts, tas ir vecūdens strauts, kurš interesantā kārtā nemaz nav iezīmēts mežsaimniecības plānā kā apgrūtinājums, kuram būtu aizsargjosla vajadzīga. Un kas te šeit tapa darīts, abas malas tapa atstāts neskarts, nezāģēts gan pret lauku, gan pret strautu. Te var redzēt cirsmas stūra fragmentu. Vienā pusē ir lauks un turpat blakus ir ceļš. No viss tā laukmala ir atstāta nezāģēta, lai vējš nevarētu pūst iekšā, un arī pret ceļmalu ir atstāts daudz maz piezi izņēmums tur, kur vajadzēja izzāģēties ārā, lai izveidotu krautuvus, jo pret ceļu arī reizēm ir prātīgi atstāt nedaudz biezāku, jo cilvēkiem no malas bieži vien tas mežs ir pašsaprotama vērtība, kas nav apspriežama, un tādā brīdī, kad tas mežs izzūd, tad rodās dažādi jautājumi, un bišķiņ biezāku malu atstāšana saglabā ar tiem blakus esošiem cilvēkiem tādu labāku skatu uz dzīvi. Šajā attēlā var redzēt tos fragmentus, kur ir pret strautu. Tas ir attēlā nedaudz pa labi. Un gar to strauti būtībā atstāt tādu neskārtu koku joslu. Un tā kā tas ir vēsūdens strauts, tam ir patiesībā milzīga nozīme, lai uz viņu būtu ēna, un lai būtu saglabāta vēsūdens strautam gan raksturīgais mikroklimats, kas pavada augus un dzīvniekus un visādas mazās radības, ko mēs nezinām, lai tur var dzīvot. Un būtībā mežsaimnieciskā vērtība tur arī ir, tai malā ir maza, tur ir tādi paši iztīdzējuši, izliekušies koki ar daudz zariem, ar īsiem stumbriem, kam ir malks un šķeldas vērtība. Un tad tomēr, lai tā mežsaimniecība būtu kaut kādā formātā arī sabalansēta starp saimnieciskām vajadzībām un
dabas vajadzībām, tad vienkārši tādas vietas, kas atšķirās no pārējā meža, kaut kādas cirsmu iekšējās malas, vienkārši arī atstājam neskartas kā tādas nelielas dabas daudzveidības teritorijas. Te vēl uzmanību var pievērst izvešanas koridoriem. Viņi tā veidoti pielāgojoties mežaudzei, lai tie ceļi iet par mazāko pretestības ceļu, kad ir jāizzāģē vismazāk perspektīviem nākotnes koki. Un tad tā līnija sanāk tādu līkloču, varbūt arī nedaudz darba, vairāk tur darbā visu to atzīmēt, bet visi tie pagriezieni ir uztaisīti tādi, kad ar lauksaimniecības traktoru un piekabu to visu var mierīgi sortimentu izvest. Tā kā audze nav viendabīga, tad ir vietas, kur tajā ceļu tīkls ir biežāks un vietas, kur viņi ir mazāk. Tās egļu grupas, kas ir redzamas, tās ir paaugas eglis, kas kādreiz, kad to cirsmu nocirta kalcirtē 30 gadu atpakaļ, bija mazas eglītes, šobrīd ir izaugušas lielas, un iespējams to egļu nākotne būs tāda, ka tuvākajā kādā kopšanas cirtē viņas būs jācērt ārā, jo viņas jau sasniedz tādu bīstamību, ka viņās var iemesties mizgrauzes. Patiesībā te pētot drona bildes, es vienu egli redzēju nokautuši, ko es dabā nebiju pamanījis. Būs laikam jāaiziet tur, jāapskatās. Droši vien vēl varētu būt jautājums, kāds ir tās cirsmas ekonomika šādā veidā cērtot. Tad no šīs cirsmas apmēram tā piegūts no 1 hektāra kaut kur ap 70 kubikmetriem koksnes. Kaut kādas apmēram 2/3 bija papīrmalkas sortiments, bērs, papīrmalka, nedaudz egli un apse, nedaudz taras klucis, kaut kāda mazāk par 1/3 bija malka. Un tas bija tāds neliels ieskats dabai tuvā mežsaimniecībā, kādā veidā var sabalansēt saimnieciskās vajadzības ar dabas interesēm. Un arī izcelti pāris svarīgākie punkti, kas būtu jāievēro plānojot cirsmas, ar saglabājot malas pret lauku, pret ceļu, kā arī iekšējās cirsmas malas pret kādiem ekosistēmas elementiem, kas netiek saimnieciski izmantot. Un tur ir tāda win-win situācija, ka abām pusēm tā kā būtu labi. Un šitas ir mans pirmais video, ko es filmēju atsevišķi un visu to tekstu ierunāju sēžot pie galda. Ja ir kādi komentāri par montāžu, tad ierakstiet komentāros. Un pēc noslēgumā būs tāds, man šķiet, atbilstošs muzikas pavadībā, nedaudz drona lidojumu pa cirsmu un kopīgs vēlreiz skats pa visu cirsmu pāri. Paldies, ka skatieties! Tiekās mežā!